Kurā mirklī tad sanāk tas viegli un ar mīlestību? Mīļie, attieksmes ziņā. Jo galu galā mums ir jāiemācās darīt lietas, kuras ir grūtas, ar vieglu un kaifīgu attieksmi. Parasti es to salīdzinu no sportistiem. Iedomājieties, kā sportisti piekūst. Spēlējot, nezinu, mans dēls mācās futbolu, spēlē trenējās, un viņš treniņās ir tā piekurs, viņš cauri slapš nāk man no tā laukuma nost. Bet viņš ir tik laimīgs, viņam tā mirdz acis, bet tur viss ir grūti, ko viņš dara. Bet viņam mirdz acis. Vai citi iet uz džim zāli, un tur stiep tos svarus, un cilā, un ņemās, un visu kaut ko, un uz augšu, uz ko to. Un viņiem mirdz acis, un viņi jūt, kā viņu muskuļi aug, un kā viņi skulpturē to savu augumu, un viņiem mirdz acis, un viņi to dara viegli un ar mīlestību. Tātad dara grūtumu viegli un ar mīlestību.